Labrīt! Es esmu sagatavojis rakstītu tekstu, tāpēc, ka es viņu neesmu iemācījies, jo es tikai viņu šonakt pabeidzu. Un tas droši vien ir gluži nepieklājīgi, tāpēc, ka, ja atliekam Sānas oficiālās uzrunas, es tiešām jūtos pagodināts, ka esmu izraudzīts par pirmo runātāju šī gada Med City priekšlasījuma blokā. Un manā gadījumā saikne ar arhitektūru un vēl jau vairāk ar pilsētu plānošanu ir visai nosacīta, kā jūs varētu zināt. Tādēļ neesiet pārlieku skarbi vērtētāji sagatavotai esejai, varētu teikt, ka jūtos šeit ienācējs no malas. Bet vai garākā vēstures nogrieznī to pašu ienācēju status zināmā mērā nevarētu attiecināt arī uz vidējo šodienas Latvietu Rīgā? Līdzīgi daudziem arī mani vecāki ienāca Rīgā no tāliem laukiem. Tēvs no Subates puses, kas ir pie pašām Leišu robežām, savukārt māte no Naukšēniem, kas ir gājiena attālumā līdz Igaunijai. Ir 40. gadu beigas, 50. gadu sākums, un abi ir atbraukuši studēt. Tēva pirmā mītnes vieta ir studentu kopmītne, liela zāle ar 15 gultas vietām un malkas krāsnes bundulu pa vidu, pašā Rīgas centrā. Manuprāt, centrālāk nevar būt. Ir kādi minējumi? Jā. Manuprāt, centrālāk nevar būt. Tas ir Šķūņu ielas gals pie Doma laukuma. Un man tas liekas ārkārtīgi simboliski. Doms un Šķūņi. Sakrālais un vernakulārā stūris. Pēc studiju beigšanas uzsākot akadēmisko karjeru, augstskolu vecākiem piešķirt dzīvoklīti Bērniņos, citā agrākās kopmītnes ēkā pāris kvartālus tālāk, arī Vecrīgā Pētavas ielā. Tur tad arī paiet mana bērnība. Ieskautam pa vidu starp arhitektu Vilhelma Neimaņa, Nacionālā mākslas muzeja ēkas autora. Ieskautam pa vidu starp Neimaņa projektēto Pētavu šūli, kas ir vienīgā holokaustu pārdzīvosī sinagoga Rīgā vienā pusē, un otrā pusē 16. 17. gadsimta Mijas noliktavas ēka, kuras drēgnais sāns piegula mūsu mājai, liedzot krāsnī gana piesildīt mūsu mitekli ziemās. Tagad šajā namā mitinās kino muzejs, kurā gan es nekad neesmu bijis, baidoties, ka jaunā pieredze varētu dzēst vai padarīt neskaidrus manas bērnības atmiņas. Tajās pašās ir kas no melnbaltās kino estētikas, kuras tagad atpazīstu agrīnā neoreālisma filmās, kad darbības norisinās kādā no graustu kvartāliem, Itālijā pirms strādniecība no tiem pārceļās uz jaunajiem rajoniem. Vai arī, piemēram, Henri Cartier Bressona ceļojuma fotopiezīmes no Dienvidu Itālijas labirintveidīgajām kalnu mazpilsētām, pirms tās ir paguvis iebalzamēt turisms. Daļa nopelna tam, ka Vecrīga manās bērnības atmiņās ir monohroma, protams, ir jau augstāk pieminētajai krāsnes apkurei, kam iedzīvotāji pārsvarā izmantoja akmeņogles. To sodrēja jau mūžību klāja ēkas un ilgāk par dienu balstur ziemā neturējās arī sniegs. Melnbalta urbānā fotogrāfija pirms tā ieguva žānra aprisēm. Žānra aprises, ko dēvē par street fotografiju, šodien skatītāja acīs ir ieguvusi paradoxālu sērīgumu. No vienas puses tajās ir skaidri saskatāma vernakulārā dimensija, kas šķiet piešķiram attēlotajam saprotamību. Varētu pat teikt, ka ainas ir piesūkušās ar piezemētu, mums katram aizsniedzam ikdienišķumu. Ja vien tas patiesībā nebūtu vakardienišķums. Te jau ar roku aizsniedzam dzīves vecpilsētas sadzīve, patiesībā mums ir neatkodējami sveša un nepiedzīvojama, jo ir nomainījusies infrastruktūra, kas attēlos fiksētajam savulaik piešķīra paradumu un ierastības dabu. Gluži kā Viskonti neoreālisma filmā Roko un viņa brāļi iekavās, lai mieras Alēna Delonu pīšķiem, kur Milānas skatus klāja migla, kādu vairs nesastaptina situ, kopš ir aizbērts vērums šīs pilsētas kanālu. Tā arī manas bērnības Vecrīga ir zaudējusi savu monohromo krāsu paleti, reizē ar centrālu apkuri. Vai ir nozīmīgi infrastruktūras tīklojumu mezgli, jo projām ir tie paši,
un savās vietās, bet plūsma starp tiem ir pārtrūkusi. Vai miedarbi veids gluži citas sociālās matērijas daļiņas. Tā piemēram, nekas manas bērnības atmiņās to neraksturo vairāk par ainu, ko regulāri varēja vērot, sēžot uz savas istabas loga palodzes. To redzu kā šodien. No Kunga ielas nogriezušās uz iekšpagalmiem līdzīgo aklo ieliņu žuburu, kas sadūrās pret mūsu un sinagogas sētas vārtiem, nāk ebrietis, vecu sievu gāzelīgajā gaitā ar pītiem groziem rokās, kas virspusē nosiet ar lakatu. Nāk viņas no centrāla tirgus, un grozovs viņām ir nu pat nopirkti dzīvi mājputni. Pēc nodevīgajām skaņām zem lakata var noprast vista vai gailis. Uz Hanukas laiku arī zosis, kas sinagogas sētā satiks savu šohetu, slaktieru, kurš amatā ievēro judaismu likumus, lai gaļa būtu košera. Savukārt pa logu, kas ved uz ielas puses, ar acīm uzmeklē garām gājējos meitenes un zēnus, kuru gaitā varēja nojaust viņu ceļa mērķi. Tie bija horeogrāfijas skolas audzēkņi. Viņi bija gluži citādāk nekā tie, kas devās uz 3. videni, poligrāfiķu profeni vai Politehnisko institūtu. Ja gājēja plūsma pa Pētaveni pierima, varēja vērot pretējās ielas puses daudzstāvu īresnāmu ar dīvainiem ciļņu dekoriem fasādē. Tagad es zinu tajos atpazīt brīvmūrniecības simboliku. Pirmās masonu ložas Latvijā līdzdibinātāja un meistara Johana Cukerbekera 18. gadsimta vidū celtajā namā pulcējās reliģiskajā piederībā vai konfesijā visnotaļ daudzveidīgā Rīgas loža Ziemeļzvaigzne. 3. stāva logā, tieši pretim mūsējam, reizēm sēdēja gadus vai 2 vecāka meitene. Mums neveidojās kontakts. Man ieraudzījusi viņa parasti parādīja mēli, nolec no palodzes un aizvilka aizkarus. Jau 2. gadu desmit šis nams ir tukšs un tumšs, izņemot vienu pašu dzīvokli 2. stāvā, kura logos aiz nodzeltējuši tīla aizskriem vakaros mēdz blāvot gaisma. Kad blakus kvartālā nojauc viduslaiku apbūvu un uzcēla komunālo pirti Varavīksni, mūsu gala vecrīgai centrālā ūdens padeva vairs bija tikai naktstundās, kad pēc garās darba dienas Varavīks nogrieza savus krānus. Tas sinhronizēja rajona iemītnieku paradumus. Vienā laikā tika iets pagalmā vai bēdiņos žaut vēļu, baltiem palagiem kontrastējot ar jau uznākušo tumsu. Vairumam veco nama nebija arī kanalizācijas stāvvadu. Ķemertiņš bija 1. stāvā, un vīri tā apmeklējumu, kad bija atgriezies ūdens. Savienoja ar iespēju uzvilkt smēķi kopā ar kaimiņos mītošo ģimeņu galvām, tā sakot, pirms doties pie miera. Ne visiem dzīves apstākļi vecrīgā bija tik sūri. To es zināju pēc reizēm, kad māma man ņēma līdzi pie Vārankundzes. Viņa dzīvoja Citadelē, Gorki ielas 2. pusē, tieši pretim Latvijas bankai. Vārankundze bija māmas šuvēja un dzīvoja milzīgā dzīvoklī ar zāli, kalpotāju gaiteni. Centrālās amfilādes tālākajā galā caur durvīm varēja redzēt kabinetu, kur rakstām galdam bija uz lodēm balstītas lauvas kājas un grāmatplaukt augšējos stūros moru galvas. Vārankundze bija atraitne, kurai brīnumainā kārtā bija izdevies paturēt savu nelaiķa vīra, Latvijas bankas augsta ierēģņa dienesta dzīvokli. Īsi pirms okupācijas to bija pagūts apmēbelēt ar jaunām, pa jaunām, visu nopērkot no aizbraucošajiem vācbaltiešiem, kurus Vārankundze sarunā sauc par patriciešiem. Vārankundze nebija parasti šuvēja. Viņa bija aviācijas uzlidojumā nodegušā Jelgavas Latviešu biedrības teātra kostīmu māksliniece. Pēc kādas no pielēkošanas reizēm man vecāku sarunās noklausījos, ka Vārankundzei ir spaidīgi apstākļi, viņa meklējot kabineta mēbelēm pircēju. Bet mums lielā istaba te īsāk par rakstām galdu ar lauvas kājām. Un vispār kādas tur moru galvas un lauvu kājas būtu vismaz ūdenskrānā, toaleta dzīvoklī un centrālā apkura, kur skatās ārotbiedrība, kad ģimene ar 2 maziem bērniem dzīvo tādos apstākļos. Ir 80. sākums, jaunie paneļu māju masīvi sāk retināt komunālo dzīvokļu, sociālo biezokni, tukšojas arī vecrīgas nami. Manas māmas prasība ir palikt centrā, bet tajā daļā, kur dzīvokļi varētu satilpt Vārankundzes kabineta mēbeles.
Pamest Vecrīgu, kurā pavadīti pirmie 10 mūža gadi, un nonākt Jaunrīgā, tas ir šķērsot fortifikācijas sistēmai būtisko kanālu, pēc fortifikācijas nojaukšanas izveidoto bulvāra loku un apmesties Blaumaņielā. Man bija kaut kas tikpat šokējošs, kā tas ir tagad, kad visu pārējo mūža daļu dzīvojot Jaunrīgā, jeb tajā, ko ikdienas valodā daudz saucam par Rīgas centru, tādu vai citu darīšanu dēļ esmu spiests doties iekšā Vecrīgā, piemēram, pa Kaiļu ķielu. Es nemāku labāk aprakstīt iekšējo stopkrānu, kas man bremzē šķērsot Aspazijas bulvāru un ienirt Vecpilsētā, kā salīdzinājums ar skrējienu inercē vēl slīdošu kaķi Džeriju Disneja animācijā, ka tas cenšas sev apstādināt pret sadursmi, kas nesīs sāpes. Es saprotu, ka tas ir liktenis, kas ir piemeklējis vairumu Vecpilsētu Eiropā un ne tikai. Var teikt, ka pragmatisku apsvērumu dēļ mēs esam psiholoģiski pārdislocējušies, Vecrīgu iztumjot no centra apziņas. Tā piemēram, ja man kāds vaicātu, kas, manuprāt, ir Rīgas centram raksturīgākais stūris, es teiktu, ka tādi ir 4 un veido Bermudu kvadrātu. Baznīcas dzirnavu, skolas dzirnavu, Lāčplēša dzirnavu un Lāčplēša skolas. Jaunrīgā dzīvojušie tiem kā to garām vairākas reizes dienā, bet joprojām galvā drusku to savā starpā jauc. Tādās reizēs iztēlē ātrus kartes tiek iemesta vecā Ģertrūda vai Kaņepe, kas palīdz norientēties, kura bija skolas, kura bija baznīcas. Man tā šķiet ārkārtīgi būtiski rīdznieka iezīme. Zemapzinīga dziņa padarīt Rīgu tik lielu, lai tajā apmaldītos. Tomēr šis pašapmāna reizes tulkot arī kā sevis mierināšanu, ka Jaunrīga ir pārāk liela, lai tā atmirtu. Atmirtu citādāk, protams, nekā Vecrīga, pa savam atmirtu, bet atmirtu. Ar īsākiem un garākiem pārāvumiem, kas saistīti ar dzīvi ārzemēs, Blaumaņielas dzīvoklī es mitinos jau 45. gadu. Pat pilsētu plānošanas mērgos tas ir visai ilgs laiks. Pietiekami ilgs, lai es varu kausos interesi un fascināciju par pilsētas nākotni, tad nosvērtos par labu atmiņām un esošajam. Man ir norimusi iekāra, ko uzbudina domas par Laimtīgās mākslas muzeja jēgu, koncertzāli vai pompozu dzelzceļa centrālo staciju. Es minos ar divriteni pa čābīgo Barona ielas velojoslu un savu cēmi izgludinu ar atmiņām par laiku, kad Rīgā tādu mēs bijām tik maz, ka sastopot otru riteņbraucēju mēdzām solidāri sasveicināties. Runa te nav par ambīciju zudumu, bet šaurāku nākotnes iespēju horizontu. Mūsu ģimene neiegādājās Vārankundas kabineta mēbeles, tās nopirka un aizveda sev līdz kāds Ļeņingradas profesors. Bet dzīve Blaumaņielas īres namā ļāva man iepazīt rīdzinieka piederības, lai izvairītos no vārda identitātes īsākos pavadienus, kas nepretendē uz patriciešu statusu, bet lielās līnijās nav arī īsti vairs ienācēji. Apmēram trešdaļā dzīvokļu īrnieki mūsu Blaumaņielas namās nav mainījušies, kopš tur pievācāmies. Nomainījušās ir tikai paaudzes. Piemēram, 4. stāva dzīvoklī joprojām ir skamīna karājs Tidemans, kuru bērnībā kāp skatīties apciemoja Blaumaņkundzi. Rakstnieka netālu radinieci, kuri joprojām vasarās devās uz savu lauku īpašumu līdzās brakiem. Visai nesen, gluži nejauši geju deitinga apā konstatēju, ka kāds atrodas man tieši līdzās metra attālumā. Vai tu esi pie man leduskapja, es viņam vaicāju. Atbildē uzzinot, ka tas ir mans augststāvu kaimiņš, tagad akadēmiskā vidē pazīstams mūziķis, ar kuru kāpnēs esam kautri sasveicinājušies 40 gadus. Nec mani, nec viņu nelaida pagalmā spēlēties. Vecāku prāt tur bija pārāk daudz krievu. Punkts. Kaimiņu komunikāciju mūsu gadījumā nodrošina digitālie rīki, toties pagalmā vairs ir tikai blīvi blakus vienotrai savietotas automašīnas. Ēkai drīz būs grausts status, mēs nemākam vienoties par pārvaldnieka mājiņu vai kredītu nepieciešamiem remontdarbiem, toties pagrabos mums atkal ir tikpat daudz kaķu kā padomju stagnācijas gados. Viņus vairs nebaro ar reņģiem sieviņu no puspargraba dzīvokļa. Tur kopš 90. ir apaudarbnīca un valūtas mājas punkts. Sausā barība pagalmā tiek izsēta ar abrīnojumu regularitāti un dāsnumu, ziemā kalpojot grants vietā pret ledusklājumu.
Mums riņķīt pāris kafēnītes un tīri solīdas ēstuves, kuras mēs iekļaujam savās vakara lūkšanās, vēlot veselību un dzīves par vismaz tik ilgi, kā līdz šim, vismaz 30 gadus. Jeb kā teica mana mamma, atsakoties no dzīvokļa remonta, manam mūžam pietiks. Tomēr es negribu, lai centrs tiek nodots kā atrakciju platstārnus senioru atmiņām. Kā muzeja vadītājs es saprotu atmiņu institūcijas būtisko lomu vietas identitātē, bet muzeja nevar nodrošināt dzīvu pilsētu. Arī es pats strādāju muzejā, kam 1 kilometra perimetru iezīmē kapučīno cenas par 4 eiro, kas apkaimes dzīvē saistās ar pārmaiņām, kas savā radikālismā pārspēja pat varavīksnes pirtnieku nodarījumu Vecrīgai. Ar bažām es vēroju Latvijas Universitātes lēmumu atstāt savu flagmaņa ēku, pārceļoties uz jauno kampusu, savu veidu intelektuālās vidas mārupi, bet jaunajā ēkā domājot ierīkot universitātes muzeju, kuras vasarās priecāšos par jauno abiturientu izlaidumu fotosesijām uz centrālajām kāpnēm, kas uzturēs dzīvu man rajonu te diennakt atvērto kopētavu. Ideja par muzeju figurē arī sarunās par centrāltirgus gaļas paviljonu, un man tas dzen panikā, jo man nav ideju, kuras pirkšu plaušas, kuņģus, nieres un teļas smadzenes savam svaigādāju sunim, un man pietrūkst tie pāris vārdi, ko reiz nedēļā es pārmiju ar skārņa īpašnieci Larisu. Tā ir jaunrīgas iedzīvotāja vernakulārā ikdiena, kas ir būtiska dzīves pilsētas sastāvdaļa, kuru ir arvien grūtāk turēt pie dzīvības centrā palikušajiem. Es aicinu nenovērtēt par zemu mazās, nedārgās, kopienu paradumos balstītās pilsētvidas veidošanas rīkus. Ļoti iespējams, ka citam nevienmēr vai varbūt vispār neatradīsies vajadzīgie līdzekļi. Kad uznāk bezcerība, dar atcerēties, ka tikai pusi paaudzes agrāk daudziem mums centrā nebija ne ūdens, ne centrāla apkurs. Paldies!